Šobrīd ir atļauts par izglītību runāt un kritizēt, un to visu izmanto. Būtībā jau, man liekas, ka tā pamatproblēma ir tāda, ka gan skola, gan vecāki, gan skolēni šobrīd ir mainījušies. Un sarunājoties par skolu, mēs bieži vien producējam vecos iepriekšējos stereotipus un savu iepriekšējo pieredzi. Ka vecāki šobrīd, modernie, aktīvie vecāki, kas ir pozitīva pārmaiņa salīdzina varbūt ar iepriekšējo gadu pieredzi, būtībā nezinu, kas skolā notiek. Tas no vienas puses ir saprotams, ja priekšstatu par skolu veido tikai no bērnu kaut kādiem fragmentāriem, bieži vien pamatā neveiksmīgiem piemēriem, ka kaut kur nav paveicies kontroldarbā, vai kaut kur nav paveicies ar vērtēm, vai kaut kur nav paveicies saskarsmē ar skolotāju. Tad, ja vecākiem veidojas tāda fragmentāra doma par skolu, tad līdztekus viņi veido arī to kopainu par skolotājiem. Un domājams, ka šobrīd Latvijai būtu par to nevis jākaunas vai jāuzskata, ka tas ir kārtējais neveiksmes piemērs izglītībā, bet drīzāk jāskatās pasaules kopainā. Visā pasaulē šobrīd māca cilvēkiem komunikāciju, biznesmeņiem, lieliem projektu vadītājiem, cilvēkiem, kas grib kļūt par vadītājiem, iestāžu vadītājiem. Tiem māca komunikāciju, mākslu, teātra mākslu un savstarpēji sarunāties, saskarsmi, aktīvā formā. Līdz ar to tas nozīmē, ka arī skolotājiem viņu šā brīža profesionālajai tālāk izglītībai derētu mācīties komunikāciju. Derētu aicināt pie sevis aktierus, runas mākslas, oratoru mākslu, visi tie cilvēki, kas prot mācīt, kā mums savstarpēji sarunāties un mācīties sarunāties ar vecākiem. Un droši vien, ka šobrīd tie vecāki, kas patiešām grib reāli redzēt, kas notiek skolā, viņiem arī ir mazliet jābūt brīviem, jādodas pie skolotāja un jāuzjautā. Varbūt jāmeklē citas formas, kā sarunāties un uzzināt par to, kas notiek skolā. Šobrīd jau tās skolas, kas domā par savu perspektīvu, par to, lai skolai būtu laba popularitāte un lai būtu skolēni, tātad, lai visiem būtu darbs un lai skolā būtu daudz skolēnu. Tās skolas jau šobrīd meklē cita veida saskarsmi ar vecākiem. Esmu dzirdējusi pozitīvo pieredzi, mūsu projekta ietvaros pozitīvo pieredzi, ka notiek sarunas starp skolotāju, vecāku un skolēnu vienlaicīgi, un visas trīs puses ir vienojušās, ka runās pozitīvas lietas. Pozitīvo mēs arī zinām, ka var pasniegt ļoti dažādā veidā, tad var atrisināt jau varbūt problēma jautājums, bet abas puses ir ieinteresētas, vai visas trīs puses ir ieinteresētas to darīt. Līdz ar to var būt, ka arī vecākiem ejot uz skolu ir jāizdomā dažādi iemesli vai dažādi varbūt jautājumi, ko viņi vēlas uzzināt par skolu, un jābūt ir pozitīvam. Nevis ar to, ka es iešu un tagad pateikšu visu, ko es domāju par jums, bet es iešu ar savu atbalstu, ar savām idejām un uzjautāšu, vai skolotājs būtu ar mieru to pieņemt un līdztekus savstarpēji sadarboties. Skolotājiem savukārt tas, kas nāk šobrīd kā arī pieprasījums no vecāku un no sabiedrības, tā skaitā no mēdīju puses, ir jābūt atvērtam un jābūt gatavam jebkurā savā mācību stundā strādāt pie atvērtām durvīm, jebkurā brīdī aicināt vai jāsaka tā, pieļaut, kad ir arī ne tikai skolēni klasē, tad rādīt.